Labdien! Šogad pavasarī Mežparkā tika atklāta lāzermedicīnas klīnika, kur aizvietot arī proktoloģijas nodaļa. Vairāk kārt esam jau runājuši par proktoloģiskām slimībām, kas ir biežāk sastopamas. Arī par to, kā proktologa darbs atšķiras lāzermedicīnas klīnikām. Un arī par jaunākajām metodēm hemoroīdu ārstēšanā. Šodien mēs turpinām šo tematu, un tādēļ studijā esmu aicinājusi lāzermedicīnas klīnikas proktoloģijas nodaļas vadītāju, medicīnas doktoru Aigaru Matinsonu. Labdien, doktor! Sveicināti! Par aizvadīto pusgadu. Kāds ir jūsu vērtējums? Pirmkārt, paldies par to, ka ir iespēja sarunāties ar jums jau pēc pusgada. Un tā arī domājām, ka šī būtu labs laiks mūsu atskaitē, kas tad ir noticis mūsu klīnikā par šiem mēnešiem. Tiešām apmēram vasaras sākumā mēs jūsu raidījumā sākam stāstīt par to, ka tiks atvērta jauna klīnika ar mazliet savādāk pieeja proktoloģisku slimību ārstēšanā, kā arī pacientu izmeklēšanā un arī diagnostikā. Jāsaka, ka esam sākuši strādāt pilnā apjomā, esam regulāri sākuši konsultēt pacientus. Pacientu plūsma mums arvien pieaug. Esam uzsākuši operācijas gan lokālā anestēzijā, gan arī uzsākuši operācijas vispār anestēzijā dažādu hemoroidālās slimības stadiju gadījumos. Jāsaka, ka pirmie rezultāti pēc šīm operācijām mūs apmierina un mēs ar tiem varētu lepoties. Kā jūs varat vērtēt, kāda ir pacientu informētība par savu veselības stāvokli? Jāsaka, par mūsu pacientiem, kas tad atnāk uz mūsu klīniku, mēs varam būt tikai lepni. Pacienti ir ļoti informēti. Parasti viņi nāk, citē jūsu raidījumu, citē citus masu mēdījus, nāk ar izgriezumiem no avīzēm, labi zina anatomiju un orientējas savās slimībās. Uzdod dažādus, šad tad nepārāk viegli atbildāms jautājumus par to, kā tad viņa problēma tiks risināta. Jūs teicāt par saviem pacientiem, bet kā ir ar sabiedrību kopumā? Mūsu klīnikas sadarbībā ar PR kompāniju Olsens un partneri mēs veicām pētījumu par sabiedrību kopumā attiecībā par to, ko tad pacienti zina vai nezina par savu veselību, kā arī par to, ko tad pacienti zina vai nezina par proktoloģiskām slimībām. Un arī šodien mēs varam pastāstīt par galvenajiem rezultātiem, kas mūs iepriecināja. Arī daži rezultāti mūs iepriecināja ne tik ļoti. Pētījums sastāvēja no vairākām daļām. Pirmkārt, mēs uzdevām pacientiem jautājumus, kas saistīts ar viņu vispārējo informētību par savu veselību, vai arī vēlmu uzzināt, vai pacienti vēlas kaut ko zināt no mums ārstiem vairāk vai nē. Un šī sadaļa mūs ļoti iepriecināja, jo liela daļa pacientu, vai nu vidēji vai labi, uzskatīja, ka viņi pārzina jautājumus par savu veselību. Uz jautājumu, vai pacienti tiešām vēlētos papildināt savas zināšanas veselības jomā, lielākā daļa, tātad te 90% atbildēja pozitīvi. Otrā daļa sastāvēja no jautājumiem, kas vairāk būtu saistīti ar mūsu specialitāti, tātad ar proktoloģiju. Un, protams, pirmais jautājums bija, vai tad pacienti zina un orientējas, kas tad ir šī hemoroidālā slimība. Arī šeit mēs varam pateikt, ka pamatā šīs atbildes ir pareizas. Jautājumā par to, kādu faktoru tad izraisa hemoroidālo slimību, pacienta informētība bija ļoti liela, tātad tika uzskaitīta lielākā daļa no šiem faktoriem. Faktiski nebija neviens faktors, kas netiktu pieminēts. Runājot par biežākiem simptomiem, jāsaka, ka šie bija nevis pacienti, bet šie bija sabiedrības pārstāvi, tātad faktiski mūsu sabiedrība. Šī tabula mūs lika mazliet vilties. Izrādījās, ka apmēram ceturtdaļai daļai, tātad virs 20%, ir bijusi asiņošana no taisnās zarnas. Tas ir ļoti nopietns simptoms, un šī gadījumā noteikti būtu jāgriežas pie ārsta. Jautājums, vai tiešām vismaz 5. daļa no mūsu sabiedrības ir griezusies pie ārsta šī simptoma dēļ? Uz jautājumu par to, ja ir kādi simptomi no taisnās zarnas puses, arī šeit liela daļa respondentu atbildēja, ka tie varot būt tikai hemoroidi. Tātad apmēram 45% no mūsu sabiedrības uzskata, ka ir kādas sūdzības no taisnās zarnas puses saistāmas ar hemoroidālo slimību. Protams, no medicīniskās puses tā nebūtu nav. Ja parādās simptomi no taisnās zarnas puses, kā tad mūsu sabiedrības pārstāvi rīkojās, tātad 19% gāja uz aptieku un savu galvu iegādājās kāds preparāts. Protams, pamatā svecītes. Jā, šī gadījumā jāatzīmē, ka svecītes, lielākā daļa no šīm svecītēm, protams, noņems sāpes vai noņems šo nepatīkamās sajūtas, un pacienta pašsajūta noteikti uzlabosies, vairāk vai mazāk. Bet kas tad izraisīs šo problēmu, arī paliks neskaidrs. Vēl mulsinošāk, es skatos, ir, ka gaidīja, kad pāries. Un tikai 20% izvēlējās mūsuprāt pareizāko ceļu un mēroja šo ceļu pie speciālista. Jā, dati nav iepriecinoši. Ko tad dara jūsu klīnika, lai šo situāciju uzlabotu? Mēs mēģinām iespēju robežās šo situāciju labot. Mēs esam mēģinājuši ieviest maksimāli diskrētu attieksmi
maksimāli labi iekārtot proktoloģisko kabinetu, kur ir iespējams higienas procedūras savest sev kārtībā. Mēs esam atmetuši visas sāpīgās un nepatīkamās izmeklēšanas metodas. Ja nepieciešams, mēs veicam anestēziju, kur nevajag nekādas injekcijas, kur mēs lietojam speciālas gēles un speciālas aerosols, kas anestezē attiecīgi taisno zāni. Augusta beigās mēs uzsākām operācijas lokāla anestēzijā pie nelielām hemoroidu slimībām. Pacientu apmierinātības līmenis ar šo operāciju bija ļoti augsts, sāpi nevienam nebija, un daudz pat neizmantoja iespēju atpūsties pēc operācijas palātā. Un arī tie rezultāti, vismaz līdz šim brīdim, kurus mēs esam apsekojuši pacientus, ir mūs visnotaļ apmierina. Septembrī mēs uzsākām operācijas vispārīgā anestēzijā, tātad pielietojot pie lielākām hemoroidālās slimības pakāpēm, tātad 3., varbūt 4. pakāpes gadījumos. Pacienti pavadīja pēc operācijas stacionārā vairākas stundas, taču arī komplikācijas nekādas nebija. Un arī sāpju sindroms pacientiem bija ievērojami mazāks nekā pēc parastām operācijām. Tātad ar abām operācijām mēs esam ļoti gandarīti. Bet taisnās zarnas slimības nebūtu tikai hemoroidi. Ja? Un šeit pacienti pēc mūsu preventīvās diagnostikas, kad mēs viņam lūdzam iziet dažādus, varbūt citas izmeklēšanas metodas, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par pacientu slimību kopumā, ir neizpratnē, jo mēs esam it kā solījuši uzreiz izmeklēt, tā nebūtu nav. Šī ir primārā apskata, kurā mēs iegūstam pietiekamu informāciju, bet daļu pacientu mēs nosūtam uz tālāku izmeklēšanu. Otra pacientu grupa, kas varētu būt zināmā neizpratnē, ir tā, ka, protams, pacienti vienmēr vēlas dzirdēt to labāko. Ja, teiksim, arī pie ļoti ielaistas hemoroidālās slimības pacienti vēlas operāciju lokālā anestēzijā, bet šādas operācijas pie ielaistas hemoroidālās slimības, tātad 3. stadija un tā tālāk, viņas nedos to vajadzīgo rezultātus. Tātad mēs tehniski to pacientiem varam izdarīt, bet mums ir jāizformē pacienti, ka nevienmēr tas nostrādās. Tā kā mēs esam arī izstrādājuši iekšējo algoritmu, kad šīs operācijas lokāla anestēzijā, šīs hemoroidālo asinsvadu lāzeru koagulācijas mēs piedāvāsim pacientiem pie agrīnām stadijām, ja nav izteikta mēzgla izkrišana. Savukārt, ja jau ir mēzgla izkrišana, tad 2., 3. stadija būtu izvēles metode tomēr šī vai lielāka apjoma operācija vispārīgā anestēzijā, kas tomēr prasītu zinām laiku stacionārā un arī pēcoperācijas periodā zinām diskomfortu no taisnās zarnas puses. Šo pašu metodu būtu jāpielieto arī tad, ja ir ne tikai hemoroidi, bet arī kāda cita taisnās zarnas slimība, kas prasa ķirurģisku ārstēšanu. Pieņemsim taisnās zarnas ļoti plīsums, polīps vai kaut kas tam līdzīgs. Kā jūs varētu iedrošināt skatītāju, lai viņi nebaidās un laikus griežās pie speciālista? Ko jūs teiktu tādu speciāli? Speciāli droši vien neko. Jā, pamatā, lai motivētu, ir divas lietas. Ir tas burkāns un ir tas tā patenta. Tas burkāns šajā gadījumā būtu mūsu klīnika, mūsu klīnikas attieksme, privātums, diskrētums un mūsuprāt samērā pacientam draudzīgi gan izmeklēšanas metode, gan arī ārstēšanas metodas. Tas bubulis vai tā pātaka būtu tas, ka hemoroidi ir ļoti laba maska dažādām ļoti nopietnām slimībām. Ja? No hemoroidiem tā kā īsti neviens nav nomiris, bet no vēža gan. Ja? Tādā veidā tātad pacientiem, ja viņiem ir simptomi, tad viņiem ir jāizmeklējas pie speciālista. Paldies, doktor, jums par sarunu. Paldies jums.